Cienījamie dombiedri, mēs kārtējo gadu pavadam savas valsts svētkos no 11. novembri Latvijas dienā un 18. savas valsts dibināšanas dienā. Un mums šajās dienās, man liekas, tieši ir jāatcerās tas, cik mēs esam laimīgi tauta, ka mums ir sava valsts, ko lolot, sargāt. Pat tad, ja viņai šajos dažās brīžos gadās samērā grūti, mums jāatcerās, ka nekas daudz nav svarīgāks dzīvē mūsu tautai. Un šajā sakarībā es gribētu teikt, ka aicināt visus vienmēr atšķirt būtisko no nebūtiskā, kad jūs pieņemat kādus politiskus lēmumus un nepakļauties dažādām provocējošām lietām, jo Nacionālajai apvienībai mūsu arī tātad brīvības elementi, kā tātad politiskai mantiniecei, ir jāpatur prātā šī politiskā gudrība, jo no mūsu darbības ir atkarīgs tas, cik veiksmīgi būs Latvijas valsts un cik labi cilvēki dzīvos savā valstī. Domāju ne tikai šo ekonomisko pusi, bet arī kultūras, valodas un cits jautājums, kas ir katrai tautai ārkārtīgi svarīgi. Tā kā būsim gudri, modri un šajās novembra dienās padomāsim par to.